Cerot uz savu gaismas pili, Smiltenes sabiedrība un bibliotēkas darbinieki ir izsapņojuši jau vairākus sapņus par jaunu, modernu un mūsdienu prasībām atbilstošu bibliotēku. Bibliotēka jau 53 gadus par savām mājām sauc telpas Baznīcas laukumā 13. Ja sākumā tās šķita pietiekoši plašas un piemērotas bibliotēkas vajadzībām, tad gadiem ritot situācija mainījās un nepieciešamība pēc jaunām, modernām telpām kļuva ļoti aktuāla. 20. gadsimta 90. gadu beigās tika meklēti varianti bibliotēkas izvietošanai citās telpās. Līdz beidzot 2000. gada 28. martā tika noslēgts līgums ar SIA arhitekta Laimoņa Šmita darbnīcu par Smiltenes bibliotēkas rekonstrukcijas skiču projekta izstrādi Gaujas ielā 1. Tika izstrādāti 3 varianti. 2000. gada septembrī akceptēja variantu, kas paredzēja kinoteātra zāles pārbūvi 2 stāvos, kā arī bērnu literatūras nodaļas telpu rekonstrukciju. Bibliotēkas celtniecības darbus plānoja sākt 2002. gadā. Uzņēmēji no Igaunijas SIA Waterland tirgus laukumā pie Jāņu kalna, Kalēju ielā 7, iecerēja būvēt 2-stāvu ēku. Modernu, daudzfunkcionālu atpūtas un iepirkšanās centru, kurā atrastos peldbaseins, vairāku veidu pirtis, spā komplekss, aerobikas un trenažieru zāles un pilsētas bibliotēka. Kompleksa būvniecība uzsākta 2008. gada 23. septembrī, savukārt 16. decembrī būves celtniecības vietā svinīgi tika ielikta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Ēku eksploatācijā bija paredzēts nodot 2009. gada 31. oktobrī. 2014. gadā SIA Made arhitekti izstrādāja un prezentēja pirmos skiču variantus jaunai idejai par bibliotēkas un peldbaseina kompleksu. Izvēlētā vieta atradās aiz Smiltenes vidusskolas, netālu no poliklīnikas stāvlaukuma un vecā parka. Ēka plānota 2 stāvos. 1. stāvā atrastos peldbaseins, telpas kafejnīcai, 2. stāvā telpas trenažieru un aerobikas zālēm. Bibliotēkai telpas bija paredzētas gan 1., gan 2. stāvā. Ēkas dizaina pamatā tiktu izmantotas koka konstrukcijas un stikls. Savu redzējumu par gaismas pili izstrādāja smiltenietis Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes absolvents Reinis Pakulis, un 2017. gadā to prezentēja diplomprojektā Smiltenes pilsētas bibliotēka – mūsdienīgas un funkcionālas ēkas projekts. Smiltenes bibliotēkas 4 stāvu ēka sastāv no viena plastiska apjoma, kas organiski iekļaujas pilsētas ainavā. Drosmīgs un radošs ir jaunā arhitekta projektētais bibliotēkas ēkas pārvads 2 stāvos pār Gaujas ielu, savienojot abas ielas puses.